Ar nedēļas ziņu apskatu Tivok Latgolai Alise Plus studijā Juris Saukāns. Amerikas Savienotās valsts Lielbritānija šonedēļ veica gaisa trīcīņus pa hutīšu namiernieku objektiem Jemenā. Gaisa trīcīņos tika izmantoti iznīcinotoji raketis. Eiropas Savienības valsts plānu par jūras spēku misijas veidošanu, lai aizsargotu kuģošanu Sarkanajā jūrā, apspriežot viņu nokušu nedēļu. Hutīši kontrolē lielu daļu no Jemenas jau kopš 2014. gada. Viņi ir naidīgi noskaņoti pret Izraēlu, Izraēlas sabiedrotiem, un jau kopš 7. oktobra Sarkanajā jūrā uzbrauka kuģim, kas pēc jūsu domām ir saistīti ar Izraēlu. Šonedēļ Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis vīsojās Baltijas valstīs. Trešdienas izrada Lietuvā, ceturtdien apmeklēja Latviju, Igauniju. Visu treju Baltijas valstu līderi, ar kuriem tikos Ukrainas prezidents, paziņoja par īcerētiem atbalsta pasaukumiem, bet tikšanos galvenais saturs bija sadarbības apspriešana, tolokīs sabiedrotos atbalsts Ukrainai cīņā pret Krievijas agresiju, kā arī ar Ukrainas eiroatlantisku integrāciju saistīti jautājumi. Saeima šonedēļ galīgajā lasījumā pieņēma likumu, kas nosaka tā saukto Moskavas noma Reigā porņemšanu valsts īpašumā. Krievijas viesnīcība Latvijā apsolījusi vissmagākos sekas saistībā ar šo Saeimas lēmumu un paziņoja par to sociālajā medijā Telegram. Viesnīcības izskatā Saeimas lēmums ir juridiska patvaļa un valsts laupiešanas akts, kas porkopj starptautiskos tīsību pamatprincipus, kuri garantē citu valstu īpašumu neaizskaramību. No Riezeknis dūmis priekšsādātāja omata atstādinotīs Aleksandrs Bartaševičs partija Kopā Latvijai. Vides aizsardzības reģionālās attīstības ministrs reikojumu par jo atstādinošanu no omata apstrīdējis tīsā. Pagaidām lītas izskatīšanas datums nav īplānots. Valsts kontroles revizijā secināts, ka Riezeknis pašvaldības pagājušā gada budžeta izstrādē pieļauti pārkāpumi un būtiski trūkumi budžeta izpildes kontroles procesā. Pašlaik Finanšu ministrija ir vienojusies ar Riezeknis pilsētas dūmi, ka pašvaldība līdz 22. janvaram sagatavojas budžeta projektu, kas dotu pamatojumu Finanšu ministrijai vērstīs valdībā ar priekšlikumu, kā risinot finanšu situāciju pašvaldībā. Daugavpils pašvaldība ir nolēmusi piešķirt stipendijas 12 tūpošiem orstim. Pēdējos 8 gadu laikā Daugavpils pilsētas pašvaldības stipendijas saņēma 165 jaunie medicīnas speciālisti. Šobrīd Daugavpils reģionālajā slimnīcā, Daugavpils psihoneiroloģiskajā slimnīcā jau strādājas 60 pašvaldības stipendiju saņēmēji, kas studijas veiksmīgi pabeiguši. Daugavpils izsludinājusi īpirkumu industriālo parka būvniecībai Locikūs. Plašāk par to pastāstīs Daugavpils valsts pilsētas pašvaldības dūmis pilsētas saimniecības attīstības komitejas priekšsēdētājs Igors Aleksejevs. Daugavpils pašvaldība ir izsludinājusi iepirkumu industriālā parka būvniecībai Locikos. Atgādinu, ka pagājušā gada nogalē mums izdevās saņemt valsts finansējumu 17 miljonu eiro apmērā industriālā parka attīstībai. Un šobrīd aktīvi strādājam pie projekta īstenošanas. Projekta ietvaros līdz 25. gada beigām ir jāuzceļ ražošanas ēka, jāiekārto teritorija un jāpieviet nepieciešamās komunikācijas. Šī projekta iesniegšanas termiņš ir 12. februāris un plašāka informācija ir pieejama tīmeklī www.eis.gov.lv. Arī šogad daugavpilīši, kuri grib dazaslēgt centralizētiem ūdensvada un kanalizācijas tīkliem, varēs saņemt pašvaldības līdzfinansējumu šos darbu veikšanai, bet šogad tas ir iz pusi samazināts. Ja līdz šam laikam fiziskam personam bija pieejams atbalsts 4000 eiro apmērā, tad ņūļetī būs 55% no izmaksām un nav vairāk kā 2000 eiro, finansējums 100% apmērā, bet nav vairāk kā 4000 eiro vienam pieslēgumam, būs pieejams personam ar invaliditāti, traucējumam vai maznodrošinātam mājsaimniecībām, daudzbērnu ģimeņam un personam, kas sasnieguši 90 gadu vecumu. Sasdiņ i svādiņ Daugavpilī ar valsts pilsētu saskaņotos teritorijos nūzarisinojas Zemessardzes 3. Latgolas brigādis 34. kojnīku bataljona zemessargu planavotos mocības. Tūs laikā Daugavpils valsts pilsētas teritorijā porzavītos militāro tehnika i zemessargi ar strelnieku īrūčim. Jī izmantos mocību municiju i kaujas imitācijas līdzekļus, kas trūksni taisa, bet cilvēkus neapdraud. Tomēr atrūnot mocību vītos nazināmus priekšmetus, jūs aiztikt vai porvītot ir aizliegts. Studijām bija Juris Saukāns, par raidījuma Tivok Latgolai saturu atbiļcījā Alise Plus, projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Radio